Cilvēks, kurš iebrauc šeit, ir spējīgs iemācīties latviešu valodu. Es uzskatu, ka ir jāmācās latviešu valodu, ja šeit ierodās no trešajām valstīm. Valsts spēja nodrošināt šo pakalpojumu, protams, šai personai par to samaksājot personu. Par migrāciju un latviešu valodu. Es pilnībā piekrītu Andrim Šuvājevam. Migrācijas politikai ir jābūt stingrai un taisnīgai, un atbildība un kontrole ir jāstiprina. Visiem tiem uzaicinātājiem, vai tie būtu darba devēji vai augstskolas, viņi primāri ir atbildīgi par savu uzaicināto ārvalstnieku gan uzturēšanos, gan arī par izceļošanu, tad, kad darbs vai studijas beidzas. Un par latviešu valodu. Neatkarīgi no tā, vai ārvalstnieks Latvijā ir uzaicināts ierasties, lai studētu vai lai strādātu, ir jāmācās latviešu valoda un ir jāiekļaujas latviešu valodas apguvē jau 1. gadā. Šobrīd šāda valsts noteikuma nav, un valsts arī buksē ar vienotas latviešu valodas apguves sistēmas ieviešanu. Ikvienam ārvalstniekam jau 1. gadā pēc ieceļošanas ir jāmācās latviešu valoda, un par to var samaksāt gan paši ārvalstnieki vai uzaicinātāji, kas ir augstskolas vai darba devēji, un valsts var atbalstīt un maksāt par tiem, kuriem rocība ir mazāk, vai tie būtu Ukrainas cilvēki, bērni, patvērumu meklētāji. Šobrīd šāda pienākuma iekļauties latviešu valodas apguvē nav, bet tas ir jāsakārto, un to mēs izdarīsim nākamajā saimā, kā ikvienā citā Eiropas valstī.